Es atkal Latvijas ziemeļos pie Saudzgrīvas čaļiem. Redz, kāda smuka vieta. Var pastāstīt vēsturi. Idumejs novads. Pagājušās 1000 gadu sākumā te Kņazs Vladimirs staigāja, te bija viss tukšs. Ceļš aiziet uz senu arī pilu, kas ir noposīt, drupas palikuši, strateģisks ceļš. Te ir zviedri un visi cāru karaspēki kursējuši un viss kaut kas. Bet tāpēc, ka muiši te apkārt ir un uz ceļu tālāk, var teikt, uz ceļas pus aiziet un īsāk sakot, paskatīsies, kas te būs. Īsāk sakot, jā, viss, kas būs vecāks par 701. gadu, jūs neredzēsiet, jā. Mēs tādas nerokam vispārīgi. Kā var runāt, vispār ir kauns nav. Jā. Nē, tos nerok, jā. Nu, redz, ko manā vietā visi pastāstīts, ko es pateikšu. Nu, es tās pirmo reizi, jā, man grūti spriest. Bet daba patīk, jā, tad tik tiešām tāda. Nu, rudens, jā, Latvijā jau ir skaists gadlaiks, kad lietas nelīst. Nu, ko? Tad maucam, ja kaut ko kolēģi atradīs, kaut ko mēģinās piefilmēt, gan jau kaut ko mēs pa visiem no šīs vietas paņemsim līdzi. Nu, pirmais santīms ir, nepaspēja pat uzvicināt. Nu, kas te? Kaut kādu gadu mēģināsim izspiest. Nu, no vecajiem nav pēdējais Rīgas, nav 20 gadi, nav 30. Pirmo monētu būšu no Vidzemes. Ārējiem atradzi. Jā, pateikt, pēc 2 kopēkas cāri izskatās. Tāda lauku mala. Nē, padomu rublis nav. Pēc ģērboņa izstāv. Uz lauku viss kaut kas nav nosakāms. Nav patīrīšu. Jā, tas gribās vienāt pirmo monētu atrast. Nav liela šaiba. Tunība atvērusies, atrīvējusies, jā. 2 kapeikas, 19. gadsimta 20. Jā, vai pat 10. Aleksandrs I. Padomu ģērbons nav tas ērglis tāds. Nu, agresīvi mazliet augsme, loģiski viņš. Nu, šī puse lasām, tur, ko gads tur tā. Nu, ko? Sākums ir. Kāda te apkārtne. Ko es skatos, nezinu, cik kamera rādīs, tur ir tumšāka augsne augšā. Tajā paugurā, tāpēc tur gāja. Visur tāds mālniņš. Te ir kalnā smilte. Smilšains smuks, bet tur ir korķi, jā. Tur padomu laikos ir tos sadzīves atkritumus tur malkuši, jā. Tad baigi daudz jānoroka. Kaut kāds bombardēs, kaut kas no kārti arī bijis, bet čau nevienu nav atradis. Ies uz to melno. Nu, te apkārt te būtis traktors izspiedz to arumu, no viņi te arī bija. Nav vieta riktīgi skaista. Tagad krāsas tās. Tur, kur skatās kamera, nu turēs tā pudura, tur māja veca. Gar to pašu māju nenostaigāja, tur kolēģi tur rokās. Es biju tur, ko pretī tajā kaunā. Kauns smilšains, bet tur ir, es pieļauju, ka vecos laikos viņš apstrādāts, bet tagad tur viss padomu laiks, tur tāds bumbu bēdas viņas aizbērts ar padomu laika visādiem lūžņiem. Nu, pārumiem diezgan nērti, bet jau uziet tur, kur signāli daudz pagaidām, nu, gribās atrast kaut kādu vecāku vietu, ja? Tur, kur vienmēr, kā es saku, ja viena māja ir, un es domāju, ka viņi ir tā 1800 sākums. Ir vēl vecākai jābūt blakus, ja? Kā te teicu, tas ceļš te iet, kur visādi karaspēki staigājuši. Nu, jāmēģina, ties krūmos diezgan aizaudzis, jāmēģina kaut ko atrast no tiem laikiem, ja? Vēl kaut kādi 100 gadi vecākām mantām te jābūt. Nav pārumiem grūti pastaigāt, diezgan vargai blakus pļaviņi. Nu, kaut kāds posms skanēja labi, ja, bet tas ir viens posms no kaut kā.
Nu, jābūt tik kaut kam senam. Tāda jušana ir, cik būs tā atrašana, tik nezinu. Nu, tas ir kaut kas, ko dzirdēt. Kāds lācis iet pa mežu. Nu, ne burtiskā nozīmē, protams, kāds no mūsējiem. Šis ir mazliet jaunāks, par to tas ir vidus 19. gadsimta. Kāds te gads, to vīt mēģinās saskatīt. Maiga pedalizācija pati ir 1852. Kamerā būs labāk redzams, ja tā kamera redzīgāk par to. Nu, baigi labais stāvoklis. Notīrīs. Pārējais ir saputka. Ne, nu šitas kā jau zelts, jā, tas jau vienmēr vērtē. Nu, tādā nelielā vērtē. Nu, smiltiņi ideāli priekš veciem laikiem darboties. Signāli maza, bet pāris kautās naglas es atradu. Tās vecās naglas, tās kvadrātīgās. Nu, varbūt zem tās te lapu koki tad diezgan sakrājās tie. Uzmanīgi jāpastaigā. Šis ir viena no tā priekšmetiem, kad rāda, ka veca vieta. Šito vecos laikos varēja apstrādāt zemi. Tagad jau traktori jebko uzvar. Ko? Skaists tāds. Nav riktīgi. Vidzem atšķirās. Mums, ja priedis aug, tad šitādas lapkoka pa vidu nav. Te viņi it kā smilšaini, ja, bet viņi ir auglīgāk tā zemīte. Rudens riktīgi patīga. Krāsains viss tā. Kurais te esam noklīduši. Nav telts mietiņš. Cik vecs nevar pateikt. Nav padomi. Es padomi nebūs. Friču. Nu, man tā liekas. Es jau brīžiem man baila. Nu, skanēja kā jau alumīnija gabals. Lieliski. Tur. Bija mietiņš. Mietiņi vienmēr ir kā tvīks, jā, pa diviem. Nezinu. Tie smukie mietiņi citādāk izstās. Šis kaut kāds man rāda bāžas. Ne, varbūt nezinu. Pakstījos tas signāls skaļš. Sprādzi kaut kādi. Nav stāst. Ko es stāstīšu par tavu atradu? Trubka kuriķeļnējā. Piepējamās trubiņas augšiņa, smuka. Viņi visādi veidi, ar ko regulējums ir bijis. Jā, maliņas. Un te ir tas tā kā holandiešu pīpa. Nu, tu faktiski holandiešu pīpītēm, kas nācija Baltijā. Kā te ir? Jā. Brīn, te bāja dukai bija jābūt caurums. Nu, tur jā, bet nu, viņš nebija. Viņš bija tievs tāds gars un visādi tā te augšiņa turpat blakus bija. Es ka puķpodu atrat. Puķpods, jā, točno. Bet nu, viņš ir kaut kāds saistīts, es skaties, uz Zviedriem tāds nebija. Nu, izstās pēc armijas. Šitās te ļēnkas, kad jā, tas ir armijas. Stiprinājums. Es varu pētīt, bet Latvijas armija arī tam divam mosam lielam bija, bet viņiem ir taisnāks bija. Nu, tā ir kaut kāda. Te kaut ko ir darījuši tur augšā mežā. Piķis vārīts. Vai ko viņi tur darījuši? Ne, eļļa bijusi pēc vispēdē. Bet augšā kalnā bija tur smiltis, burtiski tā te. Nu, suns un smiltis. Un tad tur nobaudīja. Šitajā augšā, jā, tur šķembari vien atrada. Nu, tu pašā augšā uzkāp. Jā, tur bija augšā. Jo tur sākumā tur tik bija mēsli visādi. Jā, no sākuma mēsli, pašā augšā tur krūmi tādi jau. Es noslīnu, ko pašā augšā neuzkāp. Šitais ir šķembirnieks, tas ir. Nu jā, tas ir tur arī augšā. Labi, būs, ko puķis ielai. Jā, viņš ir kaut jānoskaidro. Interesi pēc, un domāju, demetis. Vēl kaut kā atrada? Nē, tikai tas krustis smuks, es redzu. Ko es jau teicu, es vairāk viņa klāt neiešu. Tikko es nonācu lejā, tā uzreiz viņa atrada. Nikolais II, bet no kā? Es nezinu atbildēt. Nu, šito liku uz visu kaut ko, jā, tas ir izgriests. Es saku, kaut kas no kaut kā. Jā, precīzi. Bet, nu, jebkurā gadījumā patīkams atradums. Nē, nu, fenzels. Es gan nekaunīgi vispār kā. Nē, tas nav nekaunīgi, tas jau ir sistēma, jā, tas ir... Bet sistēmas arī mēdz būt nekaunīgs. Tas ir fantastiski. Niekras līvī, točno un starī. Tas ir pavec. Jā. Bet tas, nu, slāva atkal ir. Jā. Slāva krusts. Jā, un tā, es tev kaut kādu krāslai no tādu sūdiņu atradu visu. Tas ir pat ķiraši. Pogaris, Natālija teica, ka mums īpašnieks arī.
Viņu arī tīri, jo tad jocīgs atkal palika. Es teicu, ka īpašnieks notieks būs. Nē, nu viņš ir mazliet pakusis augšā, kāds ir viņu vandāliski darbojies. Nu, tur ar īpašnieks tur nav blakus bijis tur uguns. Pēc ka augšā tā ļipiņa ir nokusus. Jā, vienīgais mierināts. Pārbraucām uz citu vietu, te Dzirnavas. Jā, mazliet elektriskais gans traucē. Visi racē jau zina, viņš tāds signāli dod, tādu impulsu. Nu, tikko atbraucām, nav jācer, ka... Jā. Bet pa visiem vienmēr kaut kas ir, jā. Es jau uzskatu, jā, krusts vispār ideāls, jā. Tas, kas ir tas trauks, tas ar armijas saistīts visdrīzāk. Jā, nav nevainas. Smuks tās Dzirnavas. Nu, kā visām tā augštā no koka tā aizgājusi. Nu, ko cilvēki būvējuši senos laikos. Riktīgi, nu, kas tur iekšā. Beigās un nesaspermāri. Tas ir caurums, jā. Nav melnais caurums uz debesīm. Nav kaut ko kamera rādīs, viņa tumša paliek. Fantastiski sajūta. Zem slīpuma viss uzmaukts. Nu, redz, kāds priekšmets atradies. Spriežot pēc visu, viņš ir kaut kur bijis piekārts, redz, ko ir ausīs saglabājusies. Tas kulons ir. Viņu notīrīt, ka te ir uzrakstīts, ka ne, nav uzrakstīts. Vai nu tie stārķi, vai nu dzērus, nevar saprast. Redz, ka augšā stiprinājums. Nu, neminēsim, kas viņu atrada. Mums ir viens meklētājs pārējai, tā kā saka, backsolisti, jā. Nu, kāda varena māja kādreiz bijusi. Nu, šīfrīts padomi. Buņģis ar padomi. Domāju, ka vecāk. Te tas kuloniņš ar stārķiem. Romantiskais. Kas iekšā. Nu, grīdo veselu nav izdīrāt. Krāsas izsist. Nu, tīri jēdzīgi. Nav tā galīgi. Parasti tā mēsliem piemētāts, jā, barbariski, ne, šī tik ultrā. Ies iekšā. Zāle paliek te grūti diezgan. Diezgan meklēt. Jā. Tāds ir. Pat bēniņi vēl ir dzīvi. Viši tur pūst kopā jau krīt. Vienam īstenībā bīstam, jā, te tā staigā. Ko bezdelīgs dzīvo. Pārdomāju šajā īpašumā, ka šitās nav vīnogs. Man liekas, ka tās nav vīnogs. Lapas citādāks. Bet, nu, sen jau te tinās. Labi. Iet skaisti, bet zāli jau. Viņam ir ne tikai vēsturiskā, bet arī pievienotā vērtība. Redzat, šis siksns. Redzējuši daudz kautiņus. Arī kautiņas, arī smagā rockkoncerts. Jā. Viens Metallikas koncerts, viens Iron Maiden koncerts. Nu. Un tas viss bija uz kakla. Līdzi? Kā mūlica.
Tiešām. Nu, tagad aizbrauks Kurzem, es saprotu. Tagad brauks Kurzem. Un būs ok. Es zinu, Andri, ka tev patīk šādas lietiņas. Un tāpēc es tev viņu dāvinu. Paldies. Nav kāds skaistums. Tas ir apaļmūtis, izrādās. Bet venta arī viņa nāk. Protams, Gauja un Salca ir tās, kas rektīgu naudu pelna. Anžu no Liepājas venta. Es jau saku. Tālāk ir no Liepājas. Tas tur pat Bet es nevaru uz Liepāju aizbraukt, ja es Ventē nepārbraucu. Jā, tas gan. Redzi, geogrāfija. Nekādīgi, jā. 6. klase. Jā, man labs atzīves bija geogrāfija. Tādēļ es tik droši runāju. Tad тебе немножко снапсовить, тебе немножко... Что? Īstenībā vīns ir mājās sarkans. Balts, zaļš. Es mājās pajautāju viņu. Nē. Bet šito te jau saprotiet, ir tā, ka, varbūt cilvēks nezina. Pirmais nēģis nekad negaršos labi, ja nebūs maza deva ar degvīnu tā kā, iestiprināts viņš. Tā kā Tas ir ķermenī degvīns vai Nē, tas ir kopā tas ir. Garšas uzlabošana. Zivju zupa vienmēr pieliek. Jā, šeit Pirmai obligāti vai. Te vīriem brokastīs ir 200 grami jau uzreiz. Sorry. Vai 300. Jā. Tas nav pa mani. Nē, tas citiem vīriem. Nē, vīri mums dažādi. Jā. Katram savu tā, jā, mērvienība. Katram savu, jā. Vienam spainis mērvienība, citam grami. Citam atkal acu gaišums, kā jāzina, teiksim, tur mainās. Tā, tas ir viens. Jā. Vienu maziņu. Nē, pieklājības pēc, jāzina, tas vispār nav Pieklājības pēc žīts pakarās. Ko viņam var līdzēt neko. Tagad tas garlaicīgākais process. Tagad nedrīkst piededzināt. Bet tad jāuzpasē viņam. Vaigie sauni. Tā, kad šitais te sākās, es vairs negriežos uz to pusi. Īstenībā tacī, tie, kas ķer, viņiem ir tā kā maizes krāsnes. Viņi to maizes krāsni riktīgi sakurina, viņiem tāda šaura tikai tā eja ir, un arī apmēram tik daudz, un tad viņi, principā, tajā krāsniem labā pusē tas karsturs ir. Te ir tā kā no vienas, bet atkal daži uzskata, ka šitā ir laba. Kad viņš tādā briesmīgā karstumā necepās. Bet tas ir atkal, vienam patīk tas, otram kaut kas. Jā, katram savs tās ir receptīts. Kādreiz ir bijis tikai rokas nekā. Jā. Tā ir Vēl kaut kāda krāsa viņš dabūlēn. Tas ir tikai sākuma, viņš tikai, lai sākumā nepiedēg man. Kā tajā spainī, tur kaut kāda, tur liek kaut kāda garšvielu, viņi neko. Tāds kā noķers, viņš arī tā Absolūti neko. Absolūti. Es nezinu, Es pilnīgi šausmās skatos, kad es arī dažiem, man saka, iedod nēģus kādus, viņš arī mājās ceps. Pirmkārt, mājās nevar. Viņš smarža tāda ārprāta. Tagad ne, tagad es cepu. Jo mājās nenormāli smird viņš. Tas smarža tāda īpatnējā. Otkārt, daži mēģina viņus vēl mazgāt ūdenī. Es domāju, pilnīgs absurds. Jā, tas tā kā zemēts, jā, mazgāt. Tas cik garšas pazūd. Dabūt ūdeni. Jā, tieši tā. Es ar zemi nevaru iest tikai no dobes. Es mājās. Tā tu jau redzi, kas tur ir. Tu pilnīgi ar galvu smaržu sajūtu. Ar acīm smaržu sajūtu. iegatavināts. Smaržo jau. Jā, sāk parādīties. Paņēmis vienu vismaz, vai tev aliņu tagad attaisīt? Ko? Nevajadzēja jau paņemt. Ogles te ir kaut kādi Dalījums? 20 centimetri. Mēs īstenībā, mēs ēdīsim labi arī. Tur kaut kādi 20 centimetri ir tās ogles jau, jā? Nē, mazāk tomēr. Plāna kartiņa 5 centimetri var būt. Skaidrs, tas dibens ir Jā, vienkārši jo izstāstāt. pārāk karstu arī nevar. Galīgi karstu arī nevar. Tāda, es vienmēr pēc tās krāsas mēģinu skatīties. Jo arī ir dienas, kad cepās labāk, ir dienas, kad vispār nevar uztvert. Viņš vienkārši ir mokās.
kaut kāds spiediens, kaut kāda klimatiska apstākļa ar visu. Tāpat krāsnes mājās. Nu, ir dienas, kad nevar nekurās. Jā. Un es arī sākumā tā kā roglēm bišķīt mēģināju, nu tām, kas veikalā. Jā. Maisākas. Nepatīk. Smaržiņa, cita smarža, kad ar malku kurina. Malkas parastām oglēm ir cita smarža. Jā, 2 papagaļi, jā. Diezgan vienādi. Sākumā mēs arī tikai tos šitā izcep viņus, tad mājās viņus bišķīt pasautē, saliek nopresē un atdzesam. Tad viņi tajā želē tā kā paliek tā kā veikalā. Un tad mēs tādu sēdām. Vienā reizē kaut kā sākām niekoties šādus te tikko ceptus. Un secinājām, šitādi ir garšīgi. Tas tā kā no dobītes izdrauga kaut kādu dārznīti. Šitie ir garšīgāki. Protams, arī tie nav sūdīgi, bet šitie ir garšīgi. Cik Jānis man ciedēs, tie arī nav slikti. Absolūti, jā. Šitie nāk vēl priekšā, tos mēs garšosim. Pilnīgi cita garša. Absolūti cita. Pilnīgi savādāk. Cits ēdiens. Varētu būt. Jā. Es saku, tas ir tā, ka salātu lapu tu nopļauj, paņem no dobas un uztaisi salātu vai no leduskapa salāts. Viņš... Ok. Tā tu mēģi. Pasaki vienkārši. Tikai. Tā ogļu mašīna. Ogļu mašīna. Nu nav. Baigi jāuzmanās tagad, jo viņš vairāk gatavs, jo ātrāk viņš var pielikt. Baigi jāskatās. Dabīgā nosūc vai tur kaut kāds veiklātors arī? Vienkārši dabīgi. Jo, viņš siltums ceļās augšā. Loģiski. Tagad drusciņi tad es arī šito tā es cietu, bet tagad... Ja vēši, tad jau pat te bišķi atstāja, ka viņš šiktīgi raus jau. Bet mājās es esmu kādreiz arī pirmās reizes cepam istabā. Mīgās, kā tas viss smidēja. Bējās uzvalku un... Tauta. Jā, rāda kā tas jādara. Salets. Es jau rādu, stoj. Tā, tu labāk tev siltāk. Paliec zem gaismas, samaina šķīviem. Lai var redzēt kvalitāti, es atvainojos. Viss kārtībā. Brūna. Tas sunīs, es taču viņu neredzu. Viņš ir melns. Mani terierīts arī melns. Jā, tas krioterieris, tas 70 kg, jā, tas nav tervējums. 70 kg šumē. Tas pats kā es, jā. Tekstu arī es varu mierīgi nodzēst, jā, tur nav problēmas. Viņš neko gudri nesaka. Tur uzliek, jāzina, tur kaut kādi, jā, tur Pī. Kārlis Ulmans, jā, stāstīs, jā, par tautu, jā, kaut ko. Jāstīt? Un aiziet. Gāčīgi. Viņš izrādās nekādu marinādu netaisa šitam. Siltam ne. Marināti taisa tikai tiem, kas paliek pāri. Uzliek tajā, žēlējā, kas tā uztaisa. Uzber man arī, vai? Es sāku ēst no galvas parasti, jo āsta ir garšīgāka. Ir cilvēki, kas ēd visas galvas. Galvas. Man arī radinieks Jānis apēd. Jā, tu saka, ka tie mazliet garšīgāk. Mazliet garšīgāk. Ka nav tie Man tieši ikriekšā. man tāpat arī ir. Uj. Tur nastīs, pēc nē. Ko daba var uzzīmēt. Rīts tāds. Zālīt jau nav vairāk balta, bet galds ir. Lūkas atradums manās acīs visvērtīgākais. Ko te redzēsi? Uzliksim viņu tā. Apstīšos. Man liekas, ka viņš ir 19. gadsimta sākums. Pareizticīgo krusts, un tas nav tāds, ko tur zemnieks nēsāja. Tas jau bijis kaut kāds svētceļotājs vai kāds otrā pusē nekas, jā. Redzams, ka viņš diezgan vulgāri taisīts, jo vulgārāk, jo senāks viņš ir. Varbūt kļūdos. Tas ir pirms Napoleona mazliet, jā, varētu būt tas krustiņš. Nezinu, kamera. Man viņi nepatīk brīžiem. Tāds atradums. Tagad var labāk redzēt. Otrais dublis. Gribējās gaudu parādīt.
1800 sākums. Riktīgi skaists. Nebija, pats neesmu atradis, jā, un nebija rokās atturējis, bija redzējis tikai. Kā saka, katram sākumam ir gals. Jā, tad paldies visiem par viesmīlīgo uzņemšanu, par neģi cepšanas meistarklāsu, par dāvanām. Protams, vislielākais paldies ir nama tēvam ar nama māti. Tā līdz citai reizei.